Mēģina pievilt. Šai nedēļā mani mēģināja pievilt trimmeris. Un tas daudz ko man lika pārdomāt garīgos principos. 1. korintiešiem 4:2 laikam. Tur ir rakstīts par namturiem, ko no viņiem sagaida, ka viņi ir uzticami. Un šonadēļ mocoties ar trimmeri, pļaujot zāli, es saprotu, ka ne tikai par namturiem tas ir teikts, bet arī par tehnikām un trimmeriem. Amizantu, ne? Bet es vairāk to pārvērtu pēc tam, kā ar mani garīgi. Vai es esmu uzticams. Un pļaujot, es ar trimmeru sapratu, ka bieži vien mūsu tā ticība, mūsu tās pārliecības nevajag būt baigi glancīgām, baigi gudrām un tā tālāk. Bieži vien vajag ļoti robustus, ļoti tādus vienkāršus, primitīvus lietas, uz kurām tu vari paļauties. Ka tu vari paļauties uz lietām, ka tu vari, tu zini, ka tur nebūs problēmas, un jo vairāk tas pie tevīm ir, jo nopietnāks lietas tev var uzticēt. Un to es tā caur trimmeru atvēru. Jo es arī piedzīvoju, kā tas ir, kad nav uzticams, ka tev mēģina konstanti pievilt. Ja? Viņš it kā strādā, bet nestrādā. Tā kā, nē, nu jā. Un tad es tā domāju, cik tas garīgi, kā ir Dievam, cik viņam pacietīgs, ja ne, viņš ir ar mums, kad mēs brīžam tad niķojamies, zin, tādas, pašaprotams lietas, kur nevajadzētu pat uzdot jautājumus. Mēs citreiz sākam tur nīdēt, pīkstēt, ne, un tad es tā pagriezu tā cilvēciski, cik briesmīgi īstenībā, ka tu nemaz nevari pamat lietas darīt, jo nav jau uzticams, nav jau spējīgs izturēt, nav jau varēšana vai gribēšana darīt lietas un darīt kārtīgi lietas un tā tālāk, un tas man tā baigi lika pārdomāt pie sevīm, kas ir tās lietas, kuras ir jāpārskata, kuras mēģinu pīkstēt un nīdēt garīgi, jo bieži vien tās lietas kaut kur paliek grūtas, ne? Un tas ir svarīgi, ka mēs paliekam uzticīgi. Nevelti ir raksturiet, kas to vēl jau vairāk skubina, kad esiet uzticīgi, kad paliec uzticīgs. Jo tas arī dienas beigās aizveda par laulību. Ne? Mums var iet draibi dažādi, patīk, nepatīk un bet pāri visam paliec uzticīgs. Ne? Paliec tai derībā, kur tu esi. Un tad tikai to var remontēt, tad tikai to var izkrāšņot, izpušķot, ienest kaut ko svaigu un tā tālāk. Bet, ja tu nevari paļauties, ja tu nevari stāvēt, ja tu zini, ka tur otrs negribēs grūtums iznest, tad ir briesmīgi. Tad ir šausmas. Tad ir akvai vai. Un šodien, diemžēl, tas ir diezgan daudz un iet vairumā, bet pēdējā laikī nav tāla pievilšana notiek un notiks un mīlestība izdzisīs. Bet, lai neizdzistu, tev ir jāpaliek uzticamam. Man ir jāpaliek uzticamam. Un tā gribēju ar to tev iedrošināt. Būsim dūšīgi trimmeri. Ritīgi kaut kādi, kas tur ir krotē, kaut kāda Husqvarna, ritīgi tādi. Kā monstru, ritīgi kubatūras, ne? Un ritīgā tempā var pļaut Dievu valstības pļaus un izpaust mīlestību, nest tos labos darbus. Tā kā es svētīts, šalom.